Ko ir atsākusies slimošanas sezona, ir atpakaļ vīrusi, dažādi klepi, iesnas, un es saņemu ļoti daudz privātas ziņas par to, ko man tagad darīt, kā man darīt. Tādēļ es nolēmu iefilmēt šo video, lai vieglāk visu izstāstītu un parādītu. Es pievienošu arī dabas vielu aptieciņu apakšā, kur jūs varat izmantot un jebkurai situācijai ieskatīties. Pamatā šajā dabas vielu aptieciņā ir 5 produkti. Pats galvenais ir Coral Mine un H-500. Tas ir pamats. Tad es visiem noteikti iesaku mājās turēt skudru koka mizu, ja Pau d'Arco. Un tad ir vēl 2, kuri man arī vienmēr ir mājās, tā ir lakricas sakne. Tas būs ļoti efektīvi gadījumā, ja ir klepus, viņš palīdz atkrēpoties, un silvermaks. Silvermaks arī var lietot gan iekšķi, gan ārēji, un pie vēdera vīrusiem, un visādi viņu var lietot. Bet noliksim šo smaliņā. Pamats ir šie 3 produkti. Jā, principā, ja jums ir šie 3 produkti, jūs varēsiet tā kā no jebkā tikt ārā. Un tas, kā mēs lietojam šos produktus, ir mazliet atšķirīgi nevis tā, kā mēs ikdienā lietojam, ja, jo tad vajag lielākas devas. Principā, ja jums kaut kas nestrādā, tas nozīmē, ka devas ir pārāk mazas un ir nepieciešams palielināt, ja, jo mums katram arī ķermenis atšķirās, kāds ir jutīgāks, kādam šīs šūnas ir mazāk jutīgas, tāpēc katram ir mazliet savādāk. Un tas jums ir jāsajūt arī katram pašam. Bet tad, kad mēs klimojam, mēs taisam Coral Mine ūdentiņu, nevis vienu sašē maisiņu uz 1,5 litru, bet uz vienu glāzi vai 500 ml, piemēram, uz puslitru ūdeni mēs uztaisam šo te Coral Mine, un mēs viņu koncentrētā veidā lēnām dzeram. Tas ir nepieciešams, lai mēs sārminātu savu ķermeni, jo tad, kad ķermenī pazeminās pH līmenis, pavisam drusciņi, tā ir perfekta vide, kur vairoties patogēniem, tiem pašiem vīrusiem, baktērijām, un tad arī sākas slimošana. Un ko līdz mēs sākam sārmināties, tā patogēniem ir nelabvēlīga vide, un mēs ātrāk atvesļojamies. H-500 citreiz ir tā, kad mēs kaut ko lietojam, to pašu skudru koku mizu, un liekas, ka tā kā neiet uz priekšu, tā kā paliek labāk, bet nav 100%. Ko līdz pieliek H-500, uzreiz ir rezultāts, jo viņš palīdz vēl vairāk sārmināt organismu. Tas ir dabas spēcīgākais antioksidants, ūdeņradis, un to mēs arī lietojam savādāk nekā ikdienā. Ja ikdienā tās ir vismaz 2-4 kapsulas, kā kurš lieto, tad saslimšanas laikā tas ir, es teiktu, 6 kapsulas pieaugušam cilvēkam, tas būtu minimums. Bērnam tas ir līdz 4 kapsulām, pieaugušiem ir līdz 10 kapsulām dienā. Un tā mana mīļākā recepte, īpaši, kad ir temperatūra, ļoti labi strādā. Es ielēju glāzē Coral Mine ūdeni, kur es pieberu, es eju ar lielām devām, bet labi, sāksim ar mazākām devām. Šo te H-500 2-3 kapsuliņas, ja? Pieberam, samaisam un dzeram siltu. Lēnītēm dzeram siltu, un jūs ievērosiet to, ka jums ķermeņa temperatūra nostabilizējas. Iespējams, viņa nokrīt līdz 3,75, varbūt 3,8, bet viņa nebūs 40, 3,9 pāri, jo organisms sasārminoties spēj noregulēt šo temperatūru, bet tajā pašā laikā netraucējot ķermenim cīnīties ar šo vīrusu. Ja? Tas process netiek pārtraukts. Lakrits sakne tiešām ir fantastiski, ja ir klepus, ja viņš palīdz šķidrināt krēpes. Es parasti lietoju šos te abus kopā. Pat ja man nav klepus, es jau sāku lietot kopā, jo lakrica tomēr arī ļoti brīnišķīgi iekustina limfātisko sistēmu. Tātad veicinās šo te izsvīšanu, ja, ka mēs izsvīstam. Silvermaks pagaidām pašlaik viņš vairs nav pieejams pārdošanā, bet varbūt kādam vēl mājās ir palicies. Fantastisks, vienkārši fantastisks uz iesnas, pilinam degunā, vidusauss iekaisums, uzsildam ļoti siltu kā ķermeņa temperatūra, pilinam pa vienai pilītē katrā austiņā, konjuktivīts, pilinam actiņās,
iekšķīgi lietojam, tad, kad ir vēdera vīrusi, tie paši vīrusi, jo koloidālais sudrabs neļauj vīrusiem attīstīties. Viņš nobloķē šīs te barības vielu piekļūšanu pie šī vīrusa vai baktērijas vai sēnītes, vienalga pie jebkura mikroorganisma, un šis vīrus vienkārši nespēja dzīvoties, nespēja vairoties, un ātri vien šī slimība beidzās. Kā mēs gatavojam tējas? Jo visefektīvāk, īpaši, ja ir respiratorās saslimšanas, visefektīvāk ir to pašu skudru koku dzert tējā. Un es parādīšu, kā es to parasti daru. Tātad es paņemu ūdeni krūzē, bet ūdenim ir jābūt siltam, tā ka mēs varam ielikt pirkstu un nav dedzinoša sajūta. Jābūt siltam līdz 60 grādi. Paņemam kapsuliņas un mēs vienkārši viņas izbaram šajā ūdenī. Tikpat labi pamatā var būt kāda tēja, piemēram, piparmēta tēja, kumliša tēja, vienalga kāda tēja jums labāk garšo. Varat pielikt citronu, ingveru, ko vien vēlties, un pielikt klāt skudru koka mizu. Nepaņem neko, ar ko samaisīt, bet tad mēs samaisam šo visu. Ja ir lakrica, pieliekam vēl ar lakricu vienu kapsulu, tātad 2 kapsulas skudru koku mizu un 1 kapsulu lakrica. Un samaisam un atkal lēnītēm izdzeram. Šādu dzērienu mēs dzeram ik pa 2–3 stundām. Ja jau mēs esam apslimuši, tad ik pa 2 stundām. Ar lakricu uzmanīgāk, jo viņa var pacelt spiedienu. Ja ir pazemināts spiediens, tad ar to mēs varam paregulēt, lai viņš nedaudz uzkāp. Bet lakricu, viņu parasti iesaka 2 kapsulas dienā. Vienu no rīta, vienu vakarā. Ļoti labi, ļoti efektīvi tāpat darbosies. Bet skudru koka mizu 2–3 kapsulas ik pa 2–3 stundām. Un nebaidieties, kad ir lielas devas. Jo, ja būs pa mazu, nebūs rezultāts. Ja jums liekas, ka nav rezultāts, var vairāk. Es personīgi lieku vismaz 3 kapsuliņas. Un vēl, ja mājās ir C vitamīns, arī fantastiski, jo mēs jau zinām, C vitamīns arī ir antioksidants. Varam pievienot vēl C vitamīnu vismaz 2 kapsulas dienā. Es pārvesti lieku 4. Man pašlaik nav mājās, bet vēl ir cinks. Cinku mēs varam izmantot arī pie vīrusu saslimšanām, jo cinks veido šo šūnu aizsardzību, lai tas vīrus vai tā baktērija nevar iekļūt šūnā, nevar bojāt šīs šūnas. Tāpēc tas ir vēl viens palīgs, ko jūs varat izmantot. Un vēl būtiski, ko līdz jūs sajūtat pašus pirmos simptomus, kaut kur kņudina, mazliet nosala, kaut kur kaut ko velk, tā kā liekas, kā varbūt uz slimību. Tā uzreiz taisat skudru koka tēju, uzreiz taisat ūdeni ar H-500 un iespējams, ka tas viss tā arī beigsies. Vai arī nākamajā dienā būsiet jau vesels. Tā kā jo ātrāk sāksiet rīkoties, jo ātrāk būs jums rezultāts. Ja gaidīsiet ilgāk, kamēr būs jau tur plaušu karsonis, bronhīts vai kaut kas nopietns, tad jau būs grūtāk. Tad vajadzēs lielākas devas, vajadzēs ilgāku laiku, lai ķermenis var atjaunoties. Bet ja jūs sākat laicīgi, tad tas parasti notiek diezgan ātri.